Labdien! Šodien mēs intervēsim kādu cilvēku pie dzelzceļa, protams, kurš šeit dzīvo, un šeit ir saņemts ļoti daudz sūdzības, protams, jā. Un tad, nekavēsim īsti laiku, man sauc Anda Miezīte, tātad iesim viņu ķipai intervēt. Ejam. Reku viņi ir, jā? Operātori. Labdien! Kā jūs sauc? Man iet labi, paldies! Kā jūs sauc? Kas mani sauc? Kā jūs sauc? Tā vajag teikt. Man sauc Mārīte. Un cik ilgi jūs dzīvojat pie dzelzceļa? Gandrīz 34. Nākošais gads būs 35. Cik jums gadi? Ko? Cik jums ir gadi? Es neilgi te dzīvoju. Gadi 2 būs. Un kur tad ir jūsu mājas? Viņiem mājas tak neredz. Man nav mājas kaķis. Jums šeit nav bailīgi pie mežiem, te varbūt staigā visādi vilki un tā. Mājas man ir tur. Tālāk pa to ceļu. Tur nav ceļš. Kā lūdzu? Jums tur tā netraucē, ka vilciens brauc šurpu tur un tam? Čukīts? Jā. Viņi ir visau kādi. Zili, zaļi, tur oranži. Ir 50 vagoni, ir 20 vagoni, kā kur reizi. Un jums netraucē, ka brauc? Brauc visu dienu. Un kā jums šeit iet? Jums ir ko ēst, ir ko dzert? Ko? Ir ko ēst, ir ko dzert šeit? Es nezinu, viņi nekad neapstājas te, es nekad neesmu jautājusi. Un jums varbūt ir vīrs, bērni? Bebri? Nē, te nav bebri. Negrauž neko, te jau viss ir no metāla un betona, nav ko graust. Un kāpēc jums šeit nepatīk īpaši dzīvot? Jūs mums iepriekšējā intervijā teicāt, ka jums ļoti šeit nepatīk dzīvot. Kāpēc? Kas ir tas iemesls, kāpēc jums šeit nepatīk dzīvot? Es neteicu, ka man patīk, man ļoti nepatīk. Un kāds ir tas iemesls, kāpēc jums nepatīk? Bet es saku, ka man nepatīk, nevis patīk. Bet kāpēc tas ir? Kāpēc tieši? Mīļais cilvēks, lūdzu nebļaujiet, es dzīvoju blakus dzelzceļam, es knapi dzirdu. Kāpēc? Kā lūdzu? Operātori, kur ir nāzis? Kur ir nāzis? Intervija ir galā. Uz redzēt? Nē, es neeju nomirt, es tepat uz mājām, uz veikalu. Nu tādā tā. Sveiki! Nē, es nenākšu apakaļ, nē, man jāiet. Uz redzēšanu!